Sveiki visi, un prieks redzēt tik lielā un kuplā skaitā. Un varbūt tas jums liekas, kas te vispārībā notiekās. Es īstenībā pats nezinu, kas šeit notiekās, un es pat nesaprotu, kas īstenībā ir kartona baznīca. Man nav ne jausmas, godīgi. Bet vienu lietu es zinu, kad manējā omīte, kas ir mācītājs sieva, daudzus gadus, viņa visu laiku skatās internetā, Facebookā, Instagramā, kad es trenējos, viņa visu laiku saka, Pēter, pietiks tev sevi mocīt. Un es nemaz nezinu, vai tas tā var vai nevar, bet es gribēju savai omītei par godu vienkārši šeit kartona baznīcā viņu piepumpēties. Es nezinu, vai to var darīt kartona baznīcā. Varbūt tā var, varbūt nevar. Bet man nav ne jausmas. Un pat cik reizes piepumpēt. Bet es neskaitīšu, cik reizes, jo tas nav tas, kas gribēju parādīt. Es vienkārši gribēju savai omītei parādīt, ka varbūt kartona baznīcā var piepumpēties, varbūt nevar. Es nezinu, ko šeit dara, bet tāpēc mēs esam šeit savākušies kopā, lai noskaidrotu, kas vispārībā kartona baznīca ir. Un mums ir kāds viesis no Latvijas, kas pastāstīs to. Bet es gribēju padalīties ar vārdu, kas ir manu sirds, un gribēju teikt, vai kādreiz jums ir licies, kad jūsu dzīve ir paredzēta kaut kam vairāk nekā tam, ko jūs patreiz dzīvojat. Un ja tā tas ir bijis, tad ir īstenībā viens universāls princips, kas ir ļoti vienkārši un ļoti elementārs. Un redziet, katra sēkla grib būt par koku, grib augt, jo tur ir liels potenciāls. Un tā sēkla šī gadījumā ir reprezentācija no mūsu dzīves. Un es pats personīgi Es atceros, ka es strādāju vairākus gadus atpakaļ restorānā, es tirgoju nūdeles pie Londonas acis, un es domāju, ka es esmu pats labākais nūdeļu tirgotājs. Un es vēl joprojām ticu, ka tajā laikā es biju pats labākais nūdeļu tirgotājs. Bet dziļi iekšā es zināju, ka esmu paredzēts kaut kam vairāk nekā tikai tirgot šīs te nūdeles. Bet es nezināju, kā. Un šis princips ir tik vienkāršs, ka Pāvils, viņš saka, Bībelē viņš raksta, kad how foolish. Viņš iesāk ar cik muļķīgi ir. Un viņš to runā uz cilvēkiem, kas nesaprot. Jo, ja tas ir kaut kas tik elementārs un cilvēks nesaprot, tev liekas, viņš ir galīgi jocīgs. Un Pāvils to saka. Tur ir arī kāda vārda, ko Dievs saka, ko Jēzus saka, un es jums vēlāk nolasīšu, bet tas stāsts ir tāds. Tas, kāds es biju agrāk, un tas, kāds es esmu tagad, kaut kas ir mainījies. Un šis universālais princips darbojās visur neatkarīgi no tā, kam jūs ticiet un kā jūs ticiet, jo mēs visi kaut kam ticam. Citi tic, kad nav Dievs, citi tic, kad ir Dievs, citi tic, kad es nevaru, citi tic, ka es varu, citi tic, ka baznīcā nedrīkst piepumpēties, citi tic, ka baznīcā ir jālec. Agrākos laikos cilvēki teica, ka baznīcā nedrīkst spēlēt ģitāru. Agrāk teica, ka nedrīkst skatīties televizoru, jo tā ir sātanu kaste. Es nezinu, kam jūs ticiet, bet jūs visi kaut kam ticiet. Un redzi, tas stāsts ir tāds, kad no sākuma ir sēkla, šī sēkla ir jāiesēj. Un tas ir tik elementārs princips, šī sēkla jāiesēj, tālāk mēs zinām, kas jādara. Viņa ir jāaplaista, un tad, kad mēs viņu aplaistam, mums jāiedod laiks, lai viņa varētu izaugt. Un liekas, jā, viss kārtībā. Tad jau man vajadzētu augt, manai dzīvē vajadzētu iet uz priekšu, bet kāpēc? Mums citreiz tā, ka es esmu auglīgā vidē, es esmu tā sēkla, man tas potenciāls, bet manā dzīvē kaut kas neiet uz priekšu. Kāpēc es nevirzu uz priekšu? Tāpēc, ka ķēdē ir vairāk posmu, un ja viens posms ir sāplīsis vai nedarbojās, tad viss tas pārējais nedarbojas. Un tur ir viens tātad missing element, tātad missing trūkstošais elements. Un es gribēju padalīties kādu vārdu. Tātad Pirmajam korintiešiem 15:36, kur Pāvils saka, viņš runā kontekstā par to, kad Jēzum bija jānomirst, lai viņš varētu augšām celties un piepildīt savu misiju. Un viņš saka tādu lietu, how foolish, what have you sown does not come to life unless it dies. Un latviski ir, tu neprātīgais, ko tu sēji, tas netop dzīvs, ja pirmkārt nenomirst. Un redziet, tas trūkstošais posms šeit starp iesēšanu, aplaistīšanu un izaugšanu ir tas, ka tam ir jānomirst.
Un redzi, ja es saku, seko man, paņem savu krustu un seko man, un Aldis paturpinās par sekošanu un paņemšanu savu krustu, bet jautājums ir tas, kur mums ir jānomirst. Jo mēs nevaram izaugt par to koku, kas mēs esam aicināti, kamēr mēs neesam nomiruši. Un tātad tas ir tās domas, jo agrāk atceros, ka es gāju uz baznīcu, kad es dzirdēju tāds vārds, baznīcai ir vajadzīga tikai nauda. Vai, pieņemsim, krustu karos tur bija šitais un tas, un mēs kaut kam ticam. Bet, ja mēs darām to, ko mēs darījām, mēs dzīvojam to dzīvi, kur mēs dzīvojam. Bet, ja mēs gribam iet jaunā dzīvē, mums ir jāatlaiž tas vecais. Okay? Un varbūt tam ir jānomirst nevis mums kā fiziskai personai, bet mūsu šīm te domāšanām, un mums ir jākļūst par šiem studentiem, un jau spētam garam ienākt mūsos. Un tas varbūt tas šodien, kāpēc jūs esat ieradušies šeit, lai kaut ko saņemtu, lai kļūtu par studentiem, un nevis teikt, ka es zinu labāk, jo ar tām zināšanām jūs dzīvojat to dzīvi, ko jūs dzīvojat. Vai lai jūs dzīvot to dzīvi, kur jūs neesiet vēl dzīvojuši, ko Dievs jums ir paredzējis, jums jābūt atvērtiem, uzņemt kaut ko jaunu. Un redzi, kā apstiprinājums, ja jūs gadījumā tam neticiet, tad šeit ir vēl viens pants no John 12:24, kas ir Jāņa 12:24, ko Jēzus pats saka. Jēzus saka tā, truly, 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 I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Man redziet latviski. Paties, es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens. Vai ja tas mirst, tas nes daudz augļu. Un tāpēc varbūt mēs esam šeit. Man redziet, es mainījos no tā cilvēka, kad agrāk šīs te nūdeles tirgoju. Un to dzīvi, ko es tagad dzīvoju, kas notika? Mana sirds mainījās. Es mainījos. Bet, lai es spētu ieiet šī jaunajā dzīvē, man bija jāatlaiž šī vecā dzīve. Un varbūt šodien ir vienkārši aicinājums uzdot savu jautājumu. Kam ir jānomirst manā dzīvē? Varbūt kas ir tas, kas man nepalīdz. Un es gribēju tādu elementāru vingrinājumu šodien uztaisīt. Var vingrinājumu uztaisīt šodien elementāru vingrinājumu? Pierādīt. Jo kas nedarbojās ir pieejams, un kas darbojas arī ir pieejams. Tātad vingrinājums būs tāds. Es palūkšu visiem aizsaistīt acis. Okay? Un tagad jums vienkārši vajadzēs ātri ieelpot, tātad ātri ieelpot, aizturiet gaisu, un lēnām caur degunu izlaidiet gaisu, lēnām ātri aizturam un caur degunu izlaižam. Okay? Un tagad turam acis ciet un rokas gar sāniem, izlaižam rokas, pakustinam rokas, vienkārši pakustinam rokas. Okay? Un tagad kājas mēs turam plāti, acis mums ir ciet, un mēs kāju pirkstu pakustinam pakustinam vienkārši kāju pirkstus. Okay? Un tagad mēs vienkārši iedomājamies, ka mēs smaidam, bet mums jāsmaida. Un mēs no kāju pirkstus kustinam kāju pirkstus un dzenam to smaidu augšā, bet joks ir tāds, mums ir jāsmaida ar zobiem, jābūt zobiem. Smaidām, zobi, kustinām. Un redzi, tagad varat atvērt acis vaļā. Un redzi, nekas jau nenotikās tikko, kā jūs bijat priecīgi un laimīgi bez nekāda iemesla. Jums nebija nekāds iemesls, kāpēc justies labi. Kas mainījās, pamainījās fokus. Un varbūt viss, ko jūs esat darījuši iepriekš, jūs fokusējušies uz kaut ko citu, kas nedarbojās. Vienīgais, kas jums jāizdara, jāpamaina fokus,